Sveiki! Es esmu Gerts, un jūs klausāties Latvijas dabas fonda audio stāstu par mitrājiem. Kas ir mitrājs? Kāpēc tur piet? Kāpēc tas ir tik svarīgs un vērtīgs? Varētu jau likties, ka tā ir vienkārši slapja vieta, kurā var iegrimt un pazust. Tomēr mitrājs ir daudz kas vairāk. Lai izprastu mitrāju būtību, ir jāatceras, ka dzīvība ir radusies ūdenī, un mitrājs tā ir vieta, kur satiekas zeme un ūdens. Un te rodas dzīvība. Mitrājos var attīstīties un mājot gan sauszemes, gan ūdens sugas, gan tādas sugas, kurām vajag tieši pārplūdušas vietas. Ziemeļamerikas purvi, tropiskie mangrovju meži, eksotiskas lagūnas. Esat dzirdējuši par šiem pasaules slavenajiem mitrājiem? Tieši tikpat svarīgi un īpaši ir Latvijas mitrāji. Purvi, piekraste, palieņu pļavas, piejūras zālāji, upju krasti, pārmitras pļavas un slapji meži. Dodamies! Mēs esam kādā īpašā vietā, Grīvu salā Lubāna mitrājā, kura nemaz nav sala, bet milzīgi plaša palieņu pļava. Vieta, kur kā jau mitrājos, zeme satiekas ar ūdeni. Ir silta vasaras diena, gaiss mazliet virmo no karstuma, un vīgriežu smarža no ziedošās pļavas siltumā ceļas augstāk un augstāk. Vai tās saldums ir tas, kas nedaudz reibina, vai lielais plašums un visur jaušamais dzīvīgums? Mēs ejam gar Bolupes krastiem. Bolupe ir viena no upēm līdzās Aiviekstei un Vecpededzei, kuras līkumu kontūras veido Lubāna mitrāja apkārtnes vaipstus. Šodien, un arī parasti, tā plūst rāmi. Pa straumē līgani šūpojas ešgalvīšu lapas un pa kādai glīvenei, kas izslējusi virs ūdens ziedu vārpu. Ieraugu, gultnē redzami akmeņi. Šeit kādreiz bijis braslas. Upmalā pie akmeņiem grezni iesēdis čemurainais puķu meldrs un lepni izrāda rozīgos ziedus. Arī es apsēžos uz liela, pelēka un silta akmens upes krastā. Pavērosim upes iemītniekus. Uz grīšu lapām upes krastā te nosēžas, te atkal gaisā paceļas upju un strautu zilspāres, to metāliskie zilie ķermeņi un tumšie spārni atspīd saulē un žilbina acis, lidinās spāres, pa ūdens virsmu slīd ūdensmērītāji un virs tās sijāju sodi. Uz nelielas smilšu sēres palikusi kaudzīte ar gliemeņu vākiem. Ūdra pusdienu paliekas. Upe ir kā mūždien dzīvīga gājēju iela, kur katram mitrāja iedzīvotājam savas darīšanas. Pieceļos un ar savu kustību izbiedēju meža pīļu pāri, kas pacēs debesīs. Ieklausos, atskan zīmīgi svilpieni un pīkstieni. Pavisam drīz manu skatienu noķer košais zivju dzenītis, kas kā zils zipsnis aizšaujas pāri upes ūdeņiem mazo zivtiņu medībās. Varētu stundām sēdēt un vērot dzīvību upē, bet man jāved jūs tālāk. Iedomājies lielu, plašu līdzenumu, tik lielu kā gandrīz 2 Rīgas. Ļoti reti paceļas kāds neliels paugurs, atspīd ūdens laukumi. Tas ir Lubāna mitrājs. Ūdens un zeme šeit sadzīvojuši gadu simtiem un tūkstošiem. Tieši Lubāna mitrājā un tā upju krastos apmetnes sāka veidot vieni no pirmajiem Latvijas iedzīvotājiem. Leknās palieņu pļavu zemes bija ļoti labas saimniekošanai. Tomēr dzīve starp 3 upēm lika vienmēr rēķināties ar paliem. Ja mēs būtu šeit pavasarī, tad varētu domāt, ka esam jūras krastā, jo ūdens plašumi pavaras tik tālu, cik aizsniedz skats.
Šeit nereti aplūst simtiem un tūkstošiem hektāru. Tomēr Grīvu salas iemītnieki pie paliem ir pieraduši un tos gaida. Pāli viņiem ir vajadzīgi. Upju atnestie ūdeņi atnes barības vielas pļavu augsnēm, ūdens pārvieto augu sēklas, arī palīdz pārvietoties ūdens iemītniekiem. Tas ir laiks, kad zemes pasaule pārvēršas par ūdens pasauli. Kad pali atkāpjas, mitrākajās vietās ūdens uzkavējas ilgāk. Šīs slapjās vietas izmanto bridējputni. Lūk, ķikuts. Viņam ir ļoti garš knābis, jo tāds ir vajadzīgs, lai palienes dubļos atrastu sliekas. Un ja mēs šeit nokļūtu pavasarī, riesta laikā, tad redzētu iespaidīgu izrādi. Ķikutu tēviņi sacenšas, cilājoties, sabožot spalvas un skandinot riesta dziesmu, kas atgādina stikla pērlīšu nobiršanu uz koka grīdas. Ķikuts nav vienīgais, kas novērtē mitrās ieplakas palieņu pļavās. Te pavasaros pulcējas zosis, pīles un gulbji, kas piestāja atpūsties un baroties ceļā no siltajām zemēm uz ligzdošanas vietām. Meklējot tārpus un sīkus dzīvnieciņus, dubļus labprāt pārmeklē arī kuitalas, lietuvaiņi, slokas un mērkaziņas. Laiks pēc paliem palieņu pļavās ir dzīvības pārpildīts. Taču tagad ir vasara. Pavasara kņādu nomainīs saulains ziedēšanas pilnbriets, un mans ceļš ved tālāk cauri palieņu pļavai. Soļi brīžiem ķeras, jo zāle te gara, pārsvarā grīšļi. Tie viegli šūpojas vējā, un ja mēs paceltos nedaudz virs zemes, tad redzētu milzīgu zaļu paklāju, kuru rotā violeti, dzelteni, balti ziedi. Šur tur arī garlapu Veroniku zilās ziedu liesmiņas. Uz tām kā mušas uz uguni tiecas Grīvu salas bites, kamenes un tauriņi. Lūk, uz Veronikas nolaidies, ar nektāru barojas lielais skābeņu zeltainītis. Tas ir reti sastopams tauriņš ar ugunīgi oranžiem virspārniem, kurus var pamanīt pa lielu gabalu, kad tas strauji aizplīvo garām, jo ir izslavēti ātrs. Lielā skābeņu zeltainīša kāpuri barojas uz skābenēm, kas aug mitrājos un jo īpaši upju krastos. Upes daudz viet Eiropā, arī Latvijā ir meliorētas. Krasti mainās, skābenes tur neaug, un lielā skābeņu zeltainīša kāpuriem, nu jūs saprotat. Ejam tālāk. Šie ar violeti bāliem ziediem ir ārsniecības baldriāni, bet vietās ar zemāku zāli, ar sīkiem baltiem ziediņiem zied dūkstu madara. Ja pavirši paskatās, varētu likties, ka kāds pļavā pabēris sauju sniegpārslu. Palieņu zālāji augi veido vairākus stāvus, un dūkstu madara ir zemākā stāva iemītniece. Turpat, gandrīz pieplakusi zemē, dzīvojas arī pļavas zeltene. Ar apaļām lapiņām rotātām stīgām, spraucoties starp citiem zāles stiebriem un ik pēc sprīža atzīmējoties ar koši dzelteniem ziediem. Par zaļo krāsu zemākajā stāvā atbildīga ložņu smilga ar smalkiem pavadieniem un gludlapainā purva skarene. Vidējā stāvā dzīvo pļavas bitenes, vīgriezes, pūslīšu grīslis un tikai Latvijas austrumu daļā sastopamā mānīgā knīdija. Nezinātājiem tā atgādinās dilli, bet nē. Knīdija ir īstena palieņu zālāju iemītniece ar filigrāni veidotām, ļoti plūksnainām lapām un baltu ziedu čemuru. Lubāna mitrājā knīdiju var satikt bieži, taču citviet Latvijā pavisam maz. Gan knīdijas, gan meža zirdzenes spēlēcīgo, lietusargam līdzīgo čemuru iecienījuši neskaitāmi palieņu pļavas kukaiņi,
jo īpaši ziedu mušas un nelielas vaboles. Palieņu pļavas augstākajā stāvā, protams, iekārtojušies augumā garākie augi. Parastais miežu brālis ar salmu dzeltenām vārpām, parastā ciņu smilga ar stingriem stiebriem, kas paceļas no blīva, tumši zaļa cera un tik asām lapām, ka var sagriezt pirkstus. Grīvu salas zālā ir plaši. Vējam te ir, kur ieskrieties, un tad augstāko stāvu augi līgojas un šūpojas kā milzīga zaļa jūra. Vietām augšējā pļavas stāvā paceļas arī meža suņu burkšķis. Vasaras vidū tas jau noziedējis, un čemura galos izceļas ogļu melnas, garanas sēklas. Suņu burkšķa stingrais stublājs kalpo par labu nolaišanās vietu lukstu čakstītei. Tā novēro apkārtni un čakstina pa visu pļavu. Uz brīdi atstāsim pļavas stāvus un palūkosimies pazemē, varbūt aizver acis, lai to labāk saskatītu. Iedomājies augu saknītes gadu desmitiem un pat simtiem vīju un aušu pinumu, kas veido blīvu velēnu, palieņu pļavas pašu pamatu. Augi zem zemes apmainās ar informāciju, ar barības vielām, dalās ar ūdeni. Tieši blīvā velēna ļauj palieņu pļavai pārdzīvot gan ilgstošus plūdus, gan sausuma periodus. Un pateicoties velēnai, pļava katru gadu sazaļo no jauna. Bet tikmēr lielais skābeņu zeltainītis paceļ spārnos un strauji pazūd skatam. Gausā garām aizlido parastais samtenis un pāris citrontauriņi. Joprojām ir karsta vasaras diena, joprojām gaiss virmo, smaržo ziedošie augi, vējš spēlējas ar to stiebriem, kukaiņi dūc un putnu balsis skrien debesīs. Bet nu es jūs vedīšu tālāk, uz daudz mitrāku vietu, uz purvu. Mēs esam nonākuši pārejas purvā. Starp grīvu salas zālājiem un lielo šņitkas purvu redzama neliela upīte Lagašs. Tā iztek no aklā ezera, kas atrodas Šņitkas purva ziemeļu daļā. Iespējams, aklais purvs pirms 100 vai vairāk gadiem varēja lepoties ar dzidru ūdens spoguli, taču tagad to teju pilnībā pārņēmušas svagnu sūnas un sāk parādīties arī citi augi. Senajās kartēs Lagašs iezīmējās kā plata, viegli līkumota upe, kas savā nepārāk garajā 4 kilometru tecējumā paspēja pārvērsties pat 2 šauros ezeros. Tagad Lagažā klaja ūdens virsma redzama vien nedaudzās vietās, jo tas pamazām pārtapis par slīkšņu, jeb pārejas purvu. Jā, ezeru un upju dzīvē pienāk laiks, kad tie kļūst par purviem, un tas ir pilnīgi dabisks process. Sāk aizaugt krasti, ieviešas svagnu sūnas, nu jau tā ir piemērota dzīvotne daudzām citām sugām. Staigāšana pa pārejas purvu vienmēr ir mazliet satraucoša. Vai jūtat? Pamats zem kājām līgojas, atgādinot, ka tur kaut kur dziļi apakšā patiesībā ir rāma upe vai ezers. Lagaža krastos kūdra jau uzkrājusies pietiekami, lai šeit varētu augt krāšņie pārejas purva augi. Lūk, te ir purva jāņeglīte. Vasaras sākumā tā ir košā, sārti violetā krāsā, bet uz beigām kļūst arvien zaļāka. Tās lapas atgādina smalkas mežģīnes, ko ik pa laikam izrotā sārti ziediņi. Mazliet tālāk var pamanīt arī purva vārnkāju, vēl vienu tumši sārtu augu ar zvaigznes formas ziediem. Mitrākajās vietās koši iemirdzas pūsleņu dzeltenie ziedi, kas mazliet izskatās kā laumutītes.
Purvos dzīve notiek kūdrā, un tur nav daudz barības vielu, tādēļ tās jāiegūst ar citām metodēm. Purva jāņeglīte, piemēram, ir pusparazīts. Tā aizņemas barības vielas no citiem augiem. Pūslenis ir viens no Latvijas kukaiņēdājiem. Tā izslēj virs ūdens virsmas koši dzeltenu ziedu, bet sakņu tai nav. To vietā ir smalkas, pavedienu veida lapas, kuru galos ir pūslīši. Kad nelieli ūdens dzīvnieciņi pieskaras pūslīša galam, tas atveras, ar vakuumu iesūc un sagramo. Pūslenis, starp citu, nav vienīgie kukaiņēdāji augi purvā. Varbūt pazīstat sarkanīgās rasenes, kas vilina kukaiņus ar lipīgām, it kā simtiem mazu medus pilīšu pārklātām lapām. Kukainis, cerēdams uz kārumu, nosēžas, pielīp, un rasene ap to sakļauj lapu. Tālāk jau darbu veids viņas gremošanas sulas. Vairums purva augu nevar lepoties ar košiem ziediem vai aizraujošiem piedzīvojumiem. Šeit jāmāk izdzīvot. Purvā ūdens ir pār pārēm, taču tas ir pārāk vēss, lai padzertos. Tādēļ daudziem augiem ir adatveida, matainas vai ieritinātas lapas. Tādas ļauj taupīt ūdeni, piemēram, pūkaugļu grīslim, vienam no pārējas purvu biežākajiem iemītniekiem, ir tik šauras lapas, ka tās izskatās pēc purvā saspraustām zaļām adatiņām. Ja gribi saprast, kā dzīvo purva augs, tad iedomājies, ka tev kājas vienmēr ir vēsā mitrumā, bet galvu karsē saule, apmēram tā. Siltajos saules staros uzsilušas, apkārt lidinās purviem raksturīgās purvspāres un klajumspāres. Tās ir skaidra zīme, ir vasaras pilnbrieds. Lūk, Lagažam pāri pārkritusi sena spriedes kritala. Daba mums nolikusi tiltu, lai varam tikt pāri uz otru krastu. Kājas ar katru soli kļūst sausākas un sajūtu smaržu, kas pār pārēm plūst no maziem krūmiem, kuru sarkanbrūnie zāri ar zaļajām smailajām lapiņām izskatās pēc eglītēm, bet baltie ziedi, jā, tie ir tādi, kādi var būt tikai vaivariņam. Tas ir Latvijā vienīgais savvaļas rododendrs, un no tās maržas uzmanieties, var saindēties, nopietni. Es negribu sliktu dušu un reiboņus, soļojam tālāk. Klājumu nomaina priedes. Redzu arī viršus, zilenes un brūklenes. Te klajais pārējais purvs ir pārtapis purvainā mežā. Nav vairs tik karsti kā atklātā purvā, bet gaiss mitrs. Tas no valgajām sfagnu sūnām. Purvainā meža pasaulē koki aug lēnām, ik gadu pastiepjoties vien par nieku, un arī gadskārtas tiem rindojas cieši jo cieši. Starp lielākām un mazākām priedēm ik pa laikam var ieraudzīt kādu ļoti lēni augošu egli, kam nolīkusi galotne un ķērpju rotāti zāri. Dzīve priežu ēnā, kūdrā un mitrumā nav viegla. Saules apmirdzētā klajumā starp platām, tumši zaļām lapām iemirdzas kāda dzintar-dzeltena lācene. Uz sausāka pauguriņa, rātnos zaļgansārtos ķekaros vēl gatavojas brūklenes, taču starp vaivariņu šaurajām lapām ik pa laikam redzami citi krūmi. Zilenes, zilas, apaļas, saltskābas. Purvainais mežs ir dāsns, un ogu šeit netrūks teju visu vasaru. Lasot ogus, uzduros vēl vienai kritalai. Nezinu, vai koks kritis no vecuma, vēja vai vājuma, bet te nu tas guļ. Mitruma ieskauts lēnām sadalās, un pēc gadu desmitiem vairs nebūs redzams. Taču pa šo laiku tas būs paspējis dot mājvietu daudz maziem purvainā meža iemītniekiem. Sūnām, ķērpjiem, sēnēm, kukaiņiem. Lūk, vēl mazākas par sarkanbrūnām kniepadatas galviņām, tikko saskatāmas
Uz kritalas aug hellera ķīllapes, sīciņas, sūnas, kas mitrajos mežos dzīvo tieši uz priedes kritalām. Tepat uz blakus kritalas spīd kaut kas gaiši zaļš, gluži kā purva malduguns. Tā ir cita neliela sūna, kailā apaļa lape. Šo sūnu vislabāk var pamanīt rudens pusē, kad citas zaļās krāsas dabā jau pārvērtušās brūnos toņos. Ir vērts apstāties, paņemt palielināmo stiklu un pieliekties pie kritalas. Tā ir vesela pasaule. Varētu te palikt, bet jādodas tālāk. Mēs tuvojamies šodienas gājiena galamērķim. Priedes kļūst arvien retākas un augumā mazākas. Dažām no tām stumbras izlocījies līku ločiem, bet zaru vainags plats un nopaļojies kā lietussargs. Pirms vēl ieraugu galamērķi, mani jau sasniegusi tā smarža, Latvijas augstā purva smarža. Un te arī paveras Šņitkas purvs. Es speru soli un atskatos, kā dziļi sfagnu sūnās paliek manu pēdu nospiedumi. Visa plašā purva ainava ir veidojusies pateicoties sfagniem, sūnām, kurām nav sakņu, bet kas spēj uzsūkt milzīgu ūdens apjomu. Tad, kad to apakšējās daļas atmirst, veidojas kūdra. Tas notiek ļoti, ļoti lēnām. Katru gadu kūdras slānis purvā pieaug par 1 milimetru. Lūk, mana pēda iegrima 10 centimetrus. Tātad 100 gadus senā pagātnē. Dažviet augstajos purvos kūdras slānis pārsniedz pat 10 metrus. Tātad purvs šeit sācis veidoties pirms vairāk nekā 10 000 gadu. Sfagnu daļiņas atmirst, veidojas kūdras slānis, līdz augstais purvs pazaudē saikni ar sauszemi, un tā rīcībā paliek ūdens, kas nāk no lietus un sniega. Dzīve vienlaikus bagātībā un nabadzībā. Ūdens šeit ir pār pārēm, taču barības vielu un minerālu vielu ir nedaudz. Skatos, tālumā iemirdzas neliels zils ūdens spogulis, purva lāma. Starp klajāku purva daļu un lāmu ir nelielas priedītes, kuras starp citu var būt ļoti vecas. Jo purvā, kur kājas slapjas, bet galvu cepina saule, ir jādzīvo un jāaug taupīgi. Jo priedes galotne plakanāka, jo tā ir vairāk gadu. Siltajā saulē uz priedes zara apsēdusies karaliskā dišspāre, koši zili zaļos toņos. Pēc mirkļa jau tā patrulē pāri lāmai, sargājot savu teritoriju un medījot mazākus kukaiņus. Kaut kur tālumā dzirdams skumjš svilpiens, dzeltenais tārtiņš. Pavasarī gar lāmas malu skraidītu purva tilbīte, kas uztraukta vilinātu purva gājēju prom no ligzdas. Tomēr vasaras vidū augstajā purvā labāk izceļas citi putni. Mani pamanījušas dzērves, kas netālu iekliedzas un raitiem soļiem dodas prom un pazūd manam skatienam, jo dzērvju mazuļi vēl nelido. Jau sāk piezakties patīkams gurdums un lēnums. Es ceru, ka tie nav vaivariņi, jo man vēl kāds ceļa gabals ejams, bet varbūt es kļūstu kā purva augs, jo te dzīves tempi ir lēni. Viss mainās pamazām, augi aug lēnām. Tiem nav vajadzības nekur skriet. Te redzu sazēlušus parastos baltmeldrus, makstainās spilves, vietām redzamas purva šeikcērijas. Arī šeit ūdens ir pār pārēm, taču tas ir vēss, bet vasaras gaiss karsts. Tādēļ arī šie augi sargā sevi no pārkaršanas ar adatveida lapām. Apstājies kopā ar mani. Palūkosimies. Mums priekšā paveras tipiska augstā purva ainava. Skats var skriet tālu,
Pa ceļam tas aizķeras aiz nelieliem, brūni sārtiem svagnu cinīšiem, kas smijas ar zemākām vietām, kur tie ir zaļā krāsā. Purvā gājēji jau zina, zaļajos svagnos labāk soli nespērt, jo var gadīties iegrimt. Visdrošāk iet pa brūni sārtajiem cinīšiem. Uz tiem parasti sasēduši dažādi sīkrūmi, polīlapu andromēda, melnā vistene, tā starp citu ir tundras augs, ziemeļbriežu barība, un visiem tik labi zināmās dzērvenes un pat virši. Sīkrūmiem ir nelielas, ļoti ādainas lapas, reizēm klātas ar matiņiem, reizēm ar ielocītu maliņu. Viss pielāgots ūdens taupīšanai. Noliecos pēc pāris dzērveņogām. Kraukšķīgas, bet vēl skābas. Palūkojos sāņus un redzu, man ir kompānija. No iesārtu svagnu cinīša mani vēro brūna odze ar zigzagrakstu. Maigais šņāciens ir atgādinājums, ka man laiks doties tālāk, un mēs šķiramies kā draugi. Šņitkas purvs veidojies vairākus tūkstošus gadu, atmirstot svagnu sūnām un kūdras slānim veidojoties, pa 1 milimetram gadā. Tagad tas ir kā milzīgs sūklis, kas uzkrāja lielu ūdens daudzumu pēc spēcīgām lietavām, palu un sniega kušanas laikā. Vēlāk sausuma periodā ūdeni tas atdod pamazām, pakāpeniski, taupīgi. Tā šņitkas purvs regulē visas apkārtnes ūdens aprites ciklu. Tas ir zivjērglis, tipisks purva iemītnieks, kas līgzdu parasti būvē purvā kādas garākas priedes pašā galotnē, lai no visām pusēm var novērot apkārtni. Zivjērglis vasaras vidū audzina mazuļus, lai tie jau vasaras beigās būtu gatavi doties prom uz siltajām zemēm, uz Āfriku. Bet es tagad došos uz mājām, jo mans gājiens pa mitrājiem ir galā. Lubāna mitrāju pasaule, kur tik daudzos veidos zeme satiekas ar ūdeni, ir brīnumaina un daudzveidīga. Mitrāji ir mājas tūkstošiem iemītnieku, kas iemācījušies sadzīvot ar ūdens likumiem. Vai mēs sevi varam pie tiem pieskaitīt? Protams, pat ja nedzīvojam palieņu pļavā vai purva malā, mitrāji darbojas visu laiku, lai mēs varētu baudīt tīru ūdeni un dabisku vidi. Mitrāji mums ir vajadzīgi vairāk, nekā mēs domājam. Audiostāsts ir sagatavots projektā Life Marsh Meadows integrēta mitrizemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā, kura mērķis ir atjaunot 2 lielus mitrāju kompleksus un ekosistēmu funkcijas 3 Natura 2000 teritorijās Latvijā un Lietuvā. Projektu īsteno Latvijas dabas fonds kopā ar partneriem. Audiostāsta teksta autore, biotopa eksperte Maija Medne, literārā redakcija Liene Brizga Kalniņa, stāstu ierunāja Gerts Lapoška, skaņu režisors Edvards Broders, putnu balsu ieraksti Edmunds Račinskis, projekta Life Marsh Meadows vadītāja Laura Zvingulē. Projekta Life Marsh Meadows īstenošanu finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Life programma un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Vairāk par projektu lifemarshmeadows.eu